Bumbas, krāsas, spēles, lelles, mašīnas un vietas, tutas lietas. Te arī nav. Sveiks! Tu arī te. Mani sauc Tuta. Un es nevaru atrast nevienu mantu. Visas savas lietas un nieciņas es esmu aizmirsus mājās. Un bez tiem man ir šausmīgi garlaicīgi. Bet kāda bedra man ir sanākusi? Tā nav bedre. Tas ir tiešais kanāls uz zemes otru pusi, jo zemeslode ir apaļa. Un tad, kad tu izrocies cauri viņai, tu nokļūsi Austrālijā, tur, kur ir ķenguri. Un tur tas ir otrā pusē, tāpēc visi staigā otrādāk, tā kājām gaisā, šitā. Rekas te. Akmens. Un kociņš. Paskat, cik gluds. Tā kā spogulis. Spogulīt, spogulīt, saki man tā, kur ir manas lietiņas vismīļākās? Man ir sausas lūpas. Uzkrāsošu. Reku skaisti. Man atkal nav ko darīt. Es ņemšu savu binokli un paskatīšos uz visiem pasaules brīnumiem. Es varu pievilkt tuvāk un atvilkt apakaļ. Re, ko es atradu? Tā ir pīles spalva. Vai ūsas. Vai arī pildspalva. Ar to es varu kaut ko skaisti uzrakstīt. Tā. Hē! Re, ko es vēl atradu? Koka miza. Tas būs mans miztālrunis. Halo! Vai mešs? Te Tuta zvana. Kā tev iet? Jā, man arī iet labi. Es guļu un sauļojos. Labi, atā. Tie ir mani dārgumi. Es tos aprakšu nākamajām paaudzēm, lai tad pēc 100 gadiem visi zinātu, ka Tuta te ir bijusi. Re, kā man gāja bez mantām. Tas tiešām bija interesanti. Tagad es maz drusciņā atpūtīšos, tad man atkal paliks garlaicīgi, un es atkal kaut ko izdomāšu. Tu arī tā vari. Atā! La 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 la. Tutas lietas!